reiz kādā namā, kurā mājoja Marta un Marija. Marta apkalpoja pie galda, bet Marija sēdēja pie Jēzus kājām un klausījās. Un Marta viņas māsu pārmet par to, ka viņa nepalīdz apkalpot Jēzus pie galda, ka viņa nerūpējās par Jēzus fiziskām vajadzībām, par ciemiņu uzņemšanu. Un Jēzus teica Martai, Marta, tu par daudzām lietām zūdies, bet tikai vienas lietas vajag. Un tā viņai netiks atņemta. Kāds būt pie Jēzus kājām un klausīties, ko viņš runā. Klausīties viņa vārdā. Nav nekā labāk, kā būt viņa namā, pie viņa kājām un klausīties viņa vārdā. Un es celšu tavu ticību. Es celšu tavu ticību ar vārdu, kas ir atnācis tiešā ceļā no debesīm. Tu tici tā, ka var tā pēkšņi no debesīm atnāk Dieva vārds? Bībelē to runā. Ja sākumā bija vārds, un vārds tapa miesa. Un tieši vārds tieši šam brīdim un tieši tev. Un kādiem no mums tas ir ļoti īpaši vajadzīgs. Jo Dievs man runā uz mani, lai es to atklāju, ja pasaku tev. Dāvids, šis zēns, kurš mīlēja Dievu, kurš bija jaunākais savā ģimenē un kurš ganīja āvis. Un priekš pārējās ģimenes, priekš lielākiem brāļiem, vairāk vai mazāk viņš bija nicināms dēļ savu amatu viena. Jaunākais ganīja āvis. Tas bija tāds mazvērtīgākā nodarbe, kādu varēja šajā ģimenē atrast. Un kad pravietis Samuēls atnāca svaidīt Dāvidu, tieši Dāvidu par ķēniņu, tad tēvs izrādīja viņam visus savus dēlus, bet aizmirst par jaunāko. Bet tieši jaunākais bija tas, ko Samuēls svaidīja par ķēniņu. Izlēja uz viņa galvu uz eļļu un svaidīja par ķēniņu. Dāvids tika svaidīts par ķēniņu. Taču viņš nekļuva par ķēniņu vienā dienā. Reāli gāja mēneši un gāja pat gadi, kamēr viņš ieņēma ķēniņa godu Izrēlā. Taču svaidīts par ķēniņu viņš tika krietni ātrāk. Man tev ir jautājums, padomā. Tev tikko pasauc tēvs, pasauc tev no ganiem. Tu esi bijis prom no ģimenes, tu esi bijis ganībās. Attiecības ar brāļiem nav labākās, viņi ir to lielie brāļi, kas vienmēr centušies tev pazemināt un neievērot, pat nicināt. Un tevi atsauc no ganībām, un tur ir pravietis Samuēls. Tas ir pirmais cilvēks faktiski. Pirmais cilvēks visā valstī. Ja neskaidot to, ka pats Samuēls bija iecēlis par ķēniņu Saulu, kurš bija zaudējis Dieva labvēlību, un tāpēc Dievs pavēlēja nomainīt pret Dāvidu. Sauls absolūti netaisies to darīt. Labprātīgi atdod savu ķēniņu varu. Un lūk, Dāvids ir atsauks no ganībām, un viņām pēkšņi paziņo. Pēkšņi tik svarīgi cilvēki viņam priekšā ir. Un paziņo, uzlej eļu un pasaka, tu būsi ķēniņš. Tevi es svaidu par ķēniņu. Man tev jautājums ir padomā, vai Dāvids varēja zināt detaļas, kā viņš kļūst par ķēniņu? Viņš zināja tikai vienu, man uzlēja eļu uz galvas. Man atnāca pravietis Samuēls, tas ir pirmais Dieva vīrs visā valstī. Tas ir vīrs, kurš regulē arī ķēniņu darbības. Tas ir vīrs, kurš dzird no Dieva. Kuram ir tiešais līgas ar Dievu, kurš dzird, viņš atnāca pie manis un svaida man par ķēniņu. Taču viņš vēl ir jauns. Viņš ir gados jauns, arī nepieredzējis puisis svaidīt par ķēniņu. Vai viņš zināja detaļas? Kā viņš to izdarīs? Kā viņš to izdarīs? Tu jau atbildēji šo jautājumu sev? Atbildēji sev uz šo jautājumu? Kā tu to izdarīsi? Tu zini, ka tu esi svaidīts, bet kā es to izdarīšu? Kā es kļūšu par ķēniņu? Kā es kļūšu no asas par galvu? Kā es kļūšu par to, par ko Dievs man iecēls? Draugs, Dievs tev ir iecēls par galvu un ne par asti. Dievs saka ar viņa brūcēm, tu esi dziedināts. Taču tu iespējams vēl redz kaut kādus slimības simptomus pie savas miesas, un tu domā, kā es to izdarīšu? Kā tas notiks? Tu zini, ka viņa nabadzība ir kļuvusi tev par bagātību. Tu zini Dieva labklājības un bagātības principus priekš savas dzīves. Tu zini, ka Dievs grib tev svētīt finansiāli. Taču šajā brīdī tavs finansiālais stāvoklis un tavs darbs, ko tu dari,
tev nešķiet tas reāli un iespējami. Tu domā, kā es to izdarīšu? Kā es to izdarīšu? Tu esi aicināts, iespējams, daudz, ja tu esi dzirdējuši no Dieva, daudz tikai sāk dzirdēt, atvērs savu mājas rupiņu. Atvērs savu mājas rupiņu. Un pirmais jautājums, visticamāk, pirmais jautājums varētu būt, kā es to izdarīšu? Kā es to izdarīšu? Un mēs varam turpināt runāt par dažādām pamatlietām, par pamatsvētībām, par pamatapsolījumiem, ja pamat Dieva griba, ko Dievs grib tev dot. Ja tu esi tikai tikko, šodien, vai vakar, vai nedēļu atpakaļ, vai kādu vēl laiku mēnesi atpakaļ, sācis meklēt Dievu, tu esi sācis apmeklēt draudzi, un tu dzirdi, ko mācītājs sludina, tu dzirdi, ko runā draudzes vadītāji un cilvēki. Ir jālūdz Dievs, ir jālasa Bībele, ir jāstudē Bībele, ir jāapmeklē draudzi, mājas grupiņa, paklausība, ziedošana, dažādas lietas. Jāmaina savu domāšanu. Tu sēdi, tu klausies, un tev visticamāk daudzas lietas izraisa pretestību. Kāpēc tas vajadzīgs? Kāds man sakars ar manām izmaiņām dzīvē? Tu esi atnācis šeit, jo tu meklē Dievu. Tu esi atnācis šeit, jo gribi izmaiņas savā dzīvē. Tu gribi izmaiņas savā dzīvē. Tu gribi izmaiņas savā dzīvē. Un tu dzirdi dažādas lietas, kas būtu no tavas puses jāizdara. Tev tas šķiet nereāli, kā es to izdarīšu. Kā es celšos, ja man darbs sākās 8, ja man 7 ir jāceļās. Ja es esmu mājās vakarā tikai 10 iespējams. Pa kuru laiku es lūgšu Dievu? Kā es to izdarīšu? Kā es to izdarīšu? Itin par visu tev būs jautājumu, kā es to izdarīšu. Mēs dzirdējām liecību. Edgars liecināja, kā viņš no darba ņēmēja kļuva pats par savu dzīves nodedzēju. Un pelna normāli, un klienti ir apmierināti. Kā es to izdarīšu? Edgaram bija tāds pats jautājums. Kā es to izdarīšu? Kā es to izdarīšu? Un ne tikai viena atbilde. Zini, Dāvids ticēja Dievam. Ticība. Marka 9:23. Tas viss spēj, kas tic. Tas visu spēj, kas tic. Kurš neapspriež Dieva pavēles. Ābrahamam viņa paklausība tika pielīdzināta par taisnību. Kad viņš tika aicināts iziet no Kaldeju Ūras, viņš izgāja. Jautājums, vai viņš zināja precīzu maršrutu? Vai viņš zināja to, kas notiks ar Jāzepu un tā tālāk pēc tam? Vai viņš to visu zināja? Ka Sāra ilgu laiku nedzemdēs viņam Īzaku? Vai viņš zināja šīs detaļas? Tu lasi Bībeli par Abrahamu, es lasīju, viņš zināja detaļas. Nē, Dievs parādīja viņam zvaigznes, smiltis, parādīja, cik daudz, cik liels tu būsi, cik daudz būs tev pēcnācēji, un vispārēji vīzija, vispārēji ainu uz nākotni. Viņa vieta Dieva valstībā. Viņš nezināja detaļas, viņš gāja. Un te nu ir tā mācība, ko es to gribu šodien pateikt. Es to gribu celt tavu ticību šodien. Iemesls, viens no svarīgiem iemesliem, kāpēc tu šobrīd joprojām nespēr pirmos soļus. Varbūt kāds jau ilgu laiku domā kļūt paša nodarbināts, atvērt savu biznesu. Un tu nespēji spērt pirmos soļus, jo tik ļoti ir pierasts pie esošās rutīnas, pie šīs drošības sajūtas, ka tev izmaksā algu laicīgi un tā tālāk. Varbūt tev Dievs aicina kalpošanā. Tu arī neredz reālas iespējas. Kā es to izdarīšu? Varbūt tev Dievs ir devis nenormāli lielu sapni, un tu domā, kā es to izdarīšu? Bet ir tikai viena atbilde. Sāc darīt. Sāc ticēt. Ticēt nozīmē darīt. Darīt nozīmē ticēt. Un nevajag sarežģīt. Man nav ticības, aizlūdz par mani, lai man būtu vairāk ticības. Nevajag ar tādām muļķīgām lūkšanām vērsties. Ne pie mācības, ne pie līdera. Vairāk ticības. Kas ir vairāk ticības? Vairāk paklausības. Paklausība ir ticība, ticība ir paklausība. Spēr pirmos soļus. Un tas, kas attur tev spēr šos pirmos soļus, zini, kas tas ir? Tas, ka
Tev ir bailes no nezināmā. Bailes no nezināmā. Par to, kas sagaida tev šajā ceļā. Bailes par to, ka tu nezini detaļas un precīzu plānu. Tev nav precīzs plāns. Tev nav uzzīmēts precīzs plāns. Tā kā visās birokrātiskās iestādēs. Komunistu laikā, padomju laikā īpaši. Viss bija instrukcijās. Un nav daudz, kas mainījies arī šodien. Visam ir precīzi instrukcijas, sausas, burta instrukcijas. Kā rīkoties, kur iet, ko darīt, kā nolemt, kā izturēt. Visur ir precīzas instrukcijas. Lūk, šādas precīzas instrukcijas ir labi priekš cilvēkiem, kas nedomā. Ir pamatvirziens, ir pamatmācība un ir lauciņš, kur man pašam ir jātic, jāiet un jāpaļaujas uz Dievu. Viņš atklās tev detaļas. Kad viņš atklās tev detaļas? Tad, kad tu sāksi ticēt un sāksi iet šajā virzienā. Tātad, kāpēc mēs nesākam darīt? Ja tu gribi kaut ko savā dzīvē, to, kas tev vēl nav bijis, tad sāc darīt to, ko tu vēl neesi nekad darījis. Ja tu gribi būt par kaut ko, kas tu neesi šodien, tad sāc darīt to, ko tu vēl neesi darījis priekš sevis. Un, lai to darītu, ir jāpārvar bailes no nezināmā. Jo tev nav skaidrs plāns. Tu zini, ko tu gribi. Jā, es gribu savu biznesu. Jā, es gribu mājas grupiņu. Jā, es gribu 10 mājas grupiņas. Jā, es gribu 100 mājas grupiņas uzcelt. Daudz no mums cīnās par kādu cilvēku. Par 2 cilvēkiem, par 3 cilvēkiem tu cīnies. Kā viņus izglābt, kā pievest pie Dieva. Kā lūgt, kā to visu darīt. Draugs, neviens tev precīzi detaļas neizstāstīs. Es varu dalīties ar savu pieredzi. Mājas grupas vadītājs var dalīties ar tevi ar savu pieredzi. Tu vari lasīt līderu mājas grupu vadītāju rokas grāmatu. Tu vari klausīties prediķus, ko mācītājs māca, un kaut ko no tā visa izvilkt. Tu vari lasīt Dieva vārdu pirmkārt un meklēt atbildes Bībelē. Taču detaļas, tieši kā tavu cilvēku izglābt, tieši kā tavus 3 cilvēkus, 7 cilvēkus izglābt, tieši ko tev darīt šodien, ko tev darīt rīt, draugs. Tas ir tev pašam jāsaņem, jāsaprot. Un tu vari saprast tikai tad, kad tu sāki darīt, draugs. Negaidi, ka tev Dievs parādīs, atklās baigās detaļas, kā pie šā cilvēka pieiet, kā pie tā cilvēka pieiet. Sāc darīt tā, kā tu saproti, draugs. Pavadi laiku ar Dievu savā lūkšanas kambarī. Es savā mājas grupiņā, esi kontaktā ar savu mājas grupu vadītāju. Un Dievs atklās tev detaļas. Kad atklās? Tad, kad tu iesi. Dāvids nezināja detaļas. Viņš gāja un kļuva par ķēniņu. Ābrahāms nezināja detaļas un kļuva. Viņš gāja un kļuva par mūsu ticības tēvu. Neviens nezina precīzas detaļas. Neviens nezina precīzas detaļas. Zini to, kas ir atklāts. Precīzākas detaļas tu saņem tikai tad, kad tu ej un dari. Un lūk, es tev iedrošinu šodien, es ceļu tavu ticību. Sāc darīt, sāc iet šajā virzienā, vienkārši pieņem lēmumus. Un sāc darīt to, ko tu vari. Pārējot Dievs pieliks. Nebaidies. Nebaidies. Saka, es nebaidos. Amen. Es nebaidos. Vai Dievs tev ir pieķēries? Vai Dievs man ir pieķēries? Vai es esmu pieķēries viņam? Kā Dievs darbojas? Kā Dievs runā uz mani? Kā viņš atklāja man savus plānus? Kad es sāku ticēt, kad es sāku iet tajā virzienā, kur viņš man rāda, kādā veidā viņš uz mani runā, kā viņš paver man šos detaļas, kā viņš parāda. Vai es pastāstu saprotu? Mūsu draudzē īpaši mēs daudz mācām par, es personīgi par to daudz mācu, par to, kas mums ir jāizdara un kā pareizi izdarīt. Pareizi es daudz mācu par to, kā uzvarēt dažādas principus, draugs. Bet ne jau tie principi tevi
dara par uzvarētāju. Ne tie principi, tieši Dieva mērķos ejot, ne šie principi ir tie, kas atklāja tev Dievu gribu un šo plānu detaļas. Dievs atklāja, jo no vienas puses tu pieķeries Dievam, tu lieto viņa principus, no otras puses, draugs, atceries, viņš pats, caur to, ka tu pieķeries, viņš ir pieķeries tev. Tāpēc, ka viņš ir mani mīlējis, es viņu mīlu. Un pats Dievs manī darbojas. Pats Dievs manī darbojas. Tās nebūs pasaulīgas zināšanas, tās nebūs tavas zināšanas. Dievs pats rādīs caur kādiem cilvēkiem, caur grāmatām, caur sprediķiem, lūkšanā kambarī, publiskā veidā, dažādos veidos viņš rādīs detaļas, kā tev iet un kā tev rīkoties. Nebaidies. Tu pieķeries viņam, viņš tev, un viņš pārdabiski tev vada. Kad Ābrahams izgāja no Kaldeju jūras, Dievs vairāk kārtēji atklājās Ābrahamam un izdarīja korekcijas. Pāvils, viņš tika aicināts ar Barnabu. Viņš tika aicināts sludināt evaņģēliju misijas ceļojumā. Un šādi ceļojumi bija vairāk. Jautājums, vai viņš zināja detaļas? Vai viņš zināja viss, kas notiks? Un kādiem pārbaudījumiem būs jāiziet cauri? Vienkārši piemērs. Apostļu darbos. Viņi dodas konkrētā virzienā. Konkrētā virzienā uz konkrētu pilsētu, lai sludinātu šajā pilsētā. Dievs sapnī atklājas Pāvilam un parāda kādu maķedonieti, kurš lūdz pēc palīdzības. Bet viņi gāja citā virzienā. Dievs izdara korekcijas. Lūk uz to pilsētu. Lūk uz to pilsētu. Viņi dodas tur, viņi sludina tur un gūst panākumus. Svarīgi ir iet, sludināt. Detaļas nāk pēc tam. Negaidi detaļas. Dari, ko tu vari. Dari, ko tu māki. Pavadi laiku ar Dievu. Klausies viņā. Viņš ir rādījis tev detaļas. Mums ir vajadzīga arī savu personīgā pieredze, bet no kurienes, lai tev un man būtu personīga pieredze? Es dzirdēju tādus titulus, pieredzes bagātais. Jo tas ir ļoti svarīgi. Cilvēks, viņš ir neatsverams. Cilvēks ar pieredzi konkrētā jomā, viņš ir neatsverams. Bet no kurienes, lai gūst pieredzi, ja tu neeji un nedari? Pieredzi var gūt tikai tad, kad tu sāc iet, un tad atklājas detaļas. Dažāda aparatūra. Magnetols, akustiskās sistēmas, leduskapi, automašīnas, dažāda tehnika, kosmiskā tehnika. Kā domā, vai tie cilvēki, kuri 100 gadus atpakaļ projektēja automašīnas, vai viņi zināja detaļas par to, kādas automašīnas būs šodien? Kurš atcerās, piemēram, telefonu, Nokia, ķieģelīti? Vai viņi taisīja Nokia, klausies? Viņi būvēja Nokia, vai Nokia, ja? Toreiz zināja detaļas. Varbūt, ka viņi sapņoja, ka reiz būs tāds maziņš telefons ar ekrānu, kurā varēs skatīties gan televizoru, gan internetu, ka būs viss tajā telefonā. Tajā laikā tikai pēģeris bija. Pēģeris, tāds muļķīgi ierīts bija. Kādu īsu laiku. Sapņos, fantāzijās viņi kaut ko varēja iedomāt, ka varētu būt kaut kāds kosmiskais aparāts, caur satelītu vai caur kādiem torņiem, vai kaut kas tāds būtu. Tagad tas viss ir. Tepat par detaļām neiet runa. Runiet par telefoniem. Viņi taisa telefons, tu dzirdi? Viņi vienkārši sāk būvēt telefonus. Tu pat iedomāties nevar, kādus virsotnes tu sasniegsi, ja tu sāksi iet šodien. Tavas fantāzijas var izrādīties realitāte. Žils Vērnis. Ir viņa grāmata, cik tur tie 1000 lie zem jūras dzelzmes. Ja? Tur pat ir zīmējumi šajā grāmatā, tas ir daudz gadus atpakaļ. Par zemūdenēm vēl varēja tikai sapņot, un viens no tiem sapņotājiem bija Žils Vērnis.
Un zinu, ka šodien zemūdenes ir, un ne tu, ne tādas, kādas viņš tās iztēlojās. Ar ātomu enerģiju un tā tālāk. Bet galvenais ir zemūdens. Viņš sapņoja par zemūdenēm. Ir svarīgi pats lielais mērķis, uz ko tu ej. Detaļas atnāk ceļa gaitā. Un tāpēc es gribu tev iedrošināt, sāc strādāt. Sāc iet tajā virzienā un nebaidies. Dievs tev palīdzēs. Dievs tev atklās. Reizēm tev būs ilgi jāgaida. Ilgi jāgaida atbildes, taču tu viņus saņemsi. Aizvakar mēs ar sievu, ir 3 dienas pēc kārtas, ļoti labs laiks, saule, temperatūra jēdzīga. Un mēs regulāri skrienam ar ģimeni, skrienam, mēs trenējamies savām labumam. Un arī jūsu labumam, lai būtu par piemēru, lai jūs visi to darītu. Un mēs pārcēlām savu ikdienas treniņu, pārcēlām uz Jūrmalu Salkrastos. Un mēs tālumā redzam osta, kokmateriālu osta. Tālumā redzam viņu ir no Salkrastas pludmales. Un mēs noliekam mērķi, mēs skriesim uz turienu un apakaļ, ar kailām kājām. Un mēs to darījām, mēs skrējām. Turp un apakaļ pagāja pusotru stundu. Pa smiltīm ar kailām kājām ir grūtāk skriet nekā apavos, kas amortizē tevi un tā tālāk. Bet svētīgi un interesanti. Nebija tu vēl darījis nekad. Kopā 12 kilometri kaut kur. Un skrienot tuvāk tai ostai, parādās akmeņi. Vairāk akmeņi un vairāk akmeņi. Līdz pienāk brīdis, kad tu redzi, ir tikai akmeņi. Tā, tu skaties tālumā. Un pirmā doma ir, tālāk vairs nav ko skriet. Tur vienkārši tu neizskries. Ar kājām kājām akmeņi asi dažādi un tā tālāk. Tu tur neizskries. Bet tu skriesim tālāk, mēģināsim. Un kad tu pieskrien tuvāk, vienmēr ir kaut kāda taciņa. Kaut maziņa, kaut pa ūdeni jāizbrien, bet vienmēr tu tiec tālāk. Un tu atkal skaties tālāk. Es neredzu iespēju, es detaļas neredzu, es redzu visu akmeņos. Mēs tur netiksim. Mēs skrienam tuvāk, un atkal ir kaut kāds veids, kā to pārvarēt. Un vienmēr tu tiec uz priekšu. Nav tādas situācijas, nav tādas bezizējas, no kuras nav vismaz 3 izējas. Saka, nav tādas bezizējas, no kuras nav vismaz 3 izējas. Amen! Detaļas atnāk pēc tam, pirmais iespējas, es nevaru, detaļas, nezinu, kā es to izdarīšu, tāds iet un būs tev detaļas. Lūdzu Dievu, meklē, lasi grāmatas, literatūru, klausies sprediķus, mācies skolā, dari, ej, detaļas būs, pieredze būs, un tu esi galva un ne aste, un tā Dievs tev ir radījis. Galva un ne aste. Saka, es esmu galva un ne aste. Saka, man ar Dievu nav nekas neiespējams. Man nav nekas neiespējams. Saka, man ir mērķis, man ir spēks, man ir Dievs, man ir svētā gara spēks, man ir Dieva vadība. Es iešu un to izdarīšu. Es iešu un izdarīšu. Es iešu un es izdarīšu. Saka, es esmu dziedināts. Es esmu bagāts. Es esmu auglīgs. Esmu mūžīgs. Un Jēzus ir sagatavojis mums visiem pēc nāves mājoklis debesīs. Tu vari iedomāties to vispār. Pēc visu šīs cīņas mums būs atpūta. Mūžīgi atpūta. Un tikai pēc tam noskrienāt visu šo te etapu, pēc tam mēs vēl tur visu vingrinājām, visur dažādas tur. Es atguļos uz savu dvieļa pludbalē.
paskatos uz kājām, viņas caurumainas. Labi, es pārspēlēju, nebija tāda cauruma, pavisam cauri tādi. Bet ādas tādas steribals atrautas, vienai kājai, otrai kājai, ir tādi ievainojumi. Uz kājām āda diezgan pabieza ir. Tev kāda ir plāna? Uz kājām ir bieza āda. Atrautas, redz nedaudz tur asinis, tur izsūkušās cauri. Bet tajā brīdī es nemaz to nejūtu. Pēc tam sāp kājas nedaudz. Tas neierobežo manas kustības, bet tu jūti viņas. Vēl 2 reizes mājās atsitu mazo pirkstiņu pret trenažieri. Vienreiz uzsitu, pēc dažām dienām atkal otru. Pa to pašu vakaru, pa to pašu uzsitu atkal. Ai, zils viņš tāds. Saproti? Tā, ka tu ej. Tā, ka tu tici. Šī ticība paceļ tev kā spārnos. Viņi paceļ tev pāri ikdienai, pāri dabiskajam. Tev ir sāpes, bet tu viņas nejūti. Tev sit, bet tu nejūti. Tev vēlas aizturēt, bet tas nav iespējams. Tev vēlas bremzēt, bet tas nav iespējams. Tu turpini uz priekšu. Tu turpini kustību. Tev ir zils kājas, tev ir cauruma kājās, tu ej uz priekšu. Tu atnāc savā lūkšana kambarī, tu sajūti sāpes. Tu parunā ar Dievu, palūdz Svētajam garam, viņš dziedē. Tu parunā ar savu vadītāju, tu atnāc savu mājas grupiņu un sāpes aiziet. Tu atnāc uz draudu šodien un tev ir savas problēmas, un visiem ir savas problēmas, un savas sāpes, un savu noberzumu. Labākā gadījumā ejiet uz mērķi, labākā gadījumā ticot viņam. Tu atnāc uz šeien, un tu tiec dziedināts. Tu tiec dziedināts, draugi. Zini, ka dziedināšana nav tikai kaut kas, kā es neredzēju, un tagad redzu. Bija vēzis, vairs nav vēzis, audzējis. Vairs nav. Ne tikai tā ir dziedināšana. Ikdienā svētais gars, Dievs mums ikdienā tēvs paņem klēpī, apmīļo un dziedina. Mums ir vajadzīga šī tēva mīlestība. Kur vēl, ja ne kambarī savā lūkšanā un draudzes vidū? Tu esi savā vietā, un Dievs pret tevi darbojas. Tu pieķeries viņam, viņš pieķeras tev. Tu tici viņam, ir sāpīgi, taču viņš tev dziedē, un tu nejūti. Jo tu nekusties, tu nelido, tu nestaigā pa zemi, tu lido virs zemes. Saka, es nestaigāju pa zemi. Es lidoju dažus metrus virs zemes. Virs, pat daudz, vairāk nekā metrus. Es virs zemes pārvietoju, virs zemes. Šīs sīkās skrambas man nespēja apturēt, es nejūtu. Es nejūtu šīs sāpes par to, ka tev nosaprast sektanti, par to, ka tev radinieki vai pat paši tuvākie cilvēki no tevis novēršās. Tu nejūti sāpes, tu dzirdi? Tu pastājies pāri tam visam. Kāpēc? Tu skrien. Ja tu skrien, tu nejūti sāpes. Tu esi šoka stāvoklī. Tu esi kā šoka stāvoklī, tu esi pasargāts. Cilvēks var ar salauztām kājām skriet. Ir gadījumi, kad kāds pircējs veikalā saka, atvainojiet, jums dunčs mugurā. Tad nejūt, nāc mugurā. Kad šoka stāvokļa cilvēks var nejust. Pēc tam tās sāpes ir jūtams. Tu esi vīrs, ja tu skrien, ja tu ej. Kurš sporto, kurš iet, tu zini to sajūtu, tu skrien uz mērķi vai salves, zini, tu skrien, tu neko nejūti pareizi. Tev vienalga, kas tur sāp, nesāp, tu vienkārši... Tev viss izzūd, tev ir tikai viens mērķis, skriet uz priekšu, izdarīt to, kas tagad jāizdara. Tu tikai skrien. Skrien, čalīt, skrien, ir tāda grāmatā. Skrien, draugs. Pasalies virs jūras līmeņa. Virs problēmām. Tu esi par ticību. Ticība. Ja es saku, ja tev ir ticība kā sīnepi graudiņš, tu sacīsi šim kaldam, celies no šejienes un pārcelies uz turienu, un tev nebūs nekas neiespējams. Jēzus aicināja 12 mācekļus. Viņš aicināja viņus.
Nāc staigāja man pakaļ. Viņi atstāja visu un staigāja pakaļ. Viņi zināja detaļas? Vai viņi zināja detaļas? Nē, viņi ticēja, ka viņš ir Dieva dēls. Viņš ir Dievs, pestītājs, Mesija, glābējs. Es sakoju viņam. Rezultātā visa pasaule vēl šodien runā par viņiem. Katrs pagāns zina par Pēteru, katrs pagāns zina par Pāvilu. Katrs zina par šiem cilvēkiem. Ja nu viņš nezina, viņš dziļi dzīvo mežā kaut kur. Pamatā katrs zina. Pāvilu vēstules, Pētera vēstules. Viņš nezināja detaļas. Viņi nezināja detaļas. Viņi zināja svarīgāko. Es izlēmu šodien sakot tev, Jēzu. Detaļas pēc tam. Svarīgs mans lēmums. Man pirmie soļi. Tad nu sāc. Ja tu tikai nesen esi sāc šos soļus, tad nu sāc ar dievkalpojumu apmeklēšanu. Nu sāc ar to, pieņem lēmumu. Es sakoju tev, Jēzu, es neizlaidīšu nevienu dievkalpojumu. Nevienu dievkalpojumu neizlaidīšu. Es būšu katrā. Wow! Un var būt pārliecināts. Ja tu šajā būsi uzticams par mazumiņu, tu uzticams apmeklēs dievkalpojumus, Dievs tev liks par lielumu, par daudzumu. Viņš atklās tev detaļas un tālāko ceļu rādīs. Ja tu nebūsi uzticams dievkalpojumu apmeklēšanā, nu Dievs arī attiecīgi tev neatklās detaļas, kā iet tālāk. Un tā tu muļāsies, tā tu staigās uz vietas. Tā tu nevar lidot, tā nevar ieskrieties. Tu nāc pie Dieva, tu tūlīt tajā pašā dienā pieņem lēmumu. No šīs dienas es katru dienu regulāri lūgšu Dievu. Regulāri es lūgšu Dievu. Es regulāri lasīšu Bībeli. Regulāri. Un neatkāpies no tā. Un Dievs tev atklās detaļas. Tu ies un uzvarēsi. Itin visā. Tu sasniegs panākums itin visā. Dievs mums nav devis bailības garu. Bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Kurš ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Ja tu tic, ka Jēzus ir Dieva dēls, seko viņam, pieņem lēmumu, seko viņam. Un viss savā laikā, Salamāns saka, visam ir savs laiks. Viss savā laikā tavā dzīvē notiks. Kam ir jānotiek, tas notiksies. Tu esi radījis, lai uzvarētu. Sievas. Jūs esat radīts, lai uzvarētu. Vīri, jūs esat radīti, lai uzvarētu. Lai pieveiktu, uzveiktu. Jebko, it viss, kas stājas jums ceļā. Draudze. Jēzus teica par Pēteru, ka viņš cels Pēteru par draudzes galvu. Viņš ir Pēter. Tu esi klints, Sīman, tu esi klints, tu esi Pēters klints, uz kuras es celšu savu draudzi. Un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Tie Jēzus vārdi. Kā vārdiem ticēsi tu? Tam, ko tu pats iedomājies, ko tu pats saproti, vai Dieva vārdam? Tam, ko cilvēks saka, vai Dieva vārdam? Draudzi, velns neuzvarēs. Elle neuzvarēs. Elles vārtiem nebūs uzvarēt. Kamēr tu esi draudzē, tikmēr tu esi neuzvarams. Jo draudzi neuzvarēs. Individuāli var pieveikt. Kopā nekad. Kopā nekad. Jo Dieva vārds saka, ka draudze nav uzvarama. Bet draudze uzvar. Vienmēr un it visā. Amen. Dos kreiz aplausus tām kungam. Paldies tev, debes Tēvs. Svētais Gars, es piesaucu tev. Izdara savu darbu pie katra, kurš pieņem lēmumu, meklē tev iet, strādāt. Atver slūžas, kungs. Atver mums katram slūžas. Šos enerģijas avotus katram sevi atver. Atver prātu. Stiprini gribu, ka mēs pieņemam lēmumu un speram pirmos ticības soļus tajā virzienā, kurā mums jāiet. Ka tu mūs svētīdams var svētīt un vairodams vairot. Amen.